Jāsaprot, ka tie ir dzīvībai bīstami stāvokļi. Dažkārt saimnieki uztraucās vairāk par laustu kāju, nekā par to, kādā veidā šī kāja tika salauzta. Tātad, ja mēs zinām, ka dzīvnieks ir cietis ceļu satiksmes negadījumā, varbūt viņš ir notriekts ar automašīnu, un viņam šī kāja ir salauzta šī te notikuma dēļ, tad mēs kā veterināri ārsti vairāk uztrauksimies par to, vai viņam ir viss kārtībā ar sirds asinsredzes sistēmu, vai viss ir kārtībā ar plaušām. Tad tas ir šīs te sirds, plaušas, smadzenes ir lietas, kuru bojājuma dēļ viņš nomirst daudz ātrāk nekā šīs laustās kājas dēļ. Īpašā riska grupā ir jauni dzīvnieki. Attiecīgi, jebkura veselības pasliktināšanās var būt liktenīga. Jābūt īpaši vērīgiem par kucēniem kaķēniem, tad mēs viņus varam pielīdzināt zīdaiņiem, maziem bērniem, kuriem vielmaiņa ir ārkārtīgi ātra un intensīva, līdz ar to viņi ļoti ātri viņu stāvoklis var pasliktināties. Tātad, jo īpaši, ja mēs runājam par šīm te vemšanām un caurējām, šie te dzīvnieki ļoti ātri atūdeņojās, un viņiem stāvoklis var tiešām pasliktināties arī dažu stundu laikā.